Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino. Labrītiņš šo rītiņš, šo skaisto, šo burvīgo rītiņu. Kā jūs jau redzat, es esmu jau labi pastrādājis. Par rabarbēriem es jums parādīju jau pār nedēļu atpakaļ, bet rabarbēri man turpinājās. Bet šodien es esmu atbraucis uz Čekavu pie manas labās draudzenes Anniņas, un runa šodien būs par spinātiem. Šodienas raidījumu veltīsim tikai un vienīgi spinātiem, parādot vairākus veidus, kā tos pagatavot. Pirmā spinātu recepte būs veselīgs dārzeņu kokteilis. Turpinājumā gatavosim spinātus ar grieķu jogurtu, iecepsim tos pikantās pankūkās, kā arī pasniegsim ar olu un karamelizētu sviestu. Taču sākumā pēc spinātu ražas dosimies pie kolorītās zemnieces Annas Šmites, kas savā dārzā audzētos garšaugus Mārtiņām piegādā jau vairāk nekā 15 gadu. Zini, es katreiz atgriežos tur, kur ir katreiz vislabāk. Un vislabāk ir katreiz pie Anniņas. Un ar Anniņu mēs esam 20 gadu pazīstami. Anniņ, tev vienā ziņā, tev nav jābrauc uz tāliem austrumiem, tev jau paradīze šeit un patās ir. Man arī dārzā arī svētnīca. Es kaut kādu mieru, te man tāds miers. Tur augšā straziņš dzied, tur cīrulīts lipu tirina. Mani malkas ieliņa, tur ielien ciela viņai tur līgzdiņa. Bērniņi te skraida mani, zemenītes lasa. Mums visiem te ir labi. Tev viss, kas te ir, tev uz lielveikalu nav jāiet, vai ne? Mans nots teica, tu nederi šitiem laikiem. Tev viss pašai pieaug. Tā neviens negrib. Tā ir, tie lielie grib, lai viņi grib mani iznīcināt. Lai tu tos ratiņus lai es eju tur. Pilnu. Jā. Bet es turos. Anniņ, es tev redzu, kur te ķamtiņš šos te skaistos. Jā. Redzīši? Viņi ir smuki lieli, viņi nav pārauguši. Bišķiņi ir, jā. Nav nevienas caurumus tur. Te tev ir mētra, te tev ir koriandrs, rabarberi. Un te tev ir salāti. Šitas ir tas varonis, par ko mēs šodien runāsim. Par spinātiem. Nu, spināti tie tev der cepšanai, es saprotu. Anniņ, to spināts arī nav jācep. Viņš ir jāēda arī tūlīt, jo ātrāk, jo labāk, kad no zemes izvelk ārā. Jo ilgāk spināts sēž, izrakts, viņš sāk zaudēt savu vērtību, un pēc 8 dienām viņš ir pa galam. Tāda, Mārtiņ, man tur ir mazie spinātiņi, un tu ņem viņus tūlīt un griez, un tad tev būs pa īsto. Es atbraucu uz Latviju 91. gadā, spināts nebija. Tu jau man pavēlēji viņus audzēt, un kā tu man teici, tā es sāku arī viņus audzēt. Pirmais, ko es iekaroju tevi ar salātiem, es atceros. Atceries, ka es tev... Jā. Skrēj man pakaļ un... Neskrēju pakaļ, bet es tev nodziedāju Karmenu. Pa visu zemi vīla valda, visiem liku, un tu knipus sistams. Laika vēl tev ir. Un, ka es piesitu viņu, tad tūlīt viss tev nebija pārauguši. Tu vispār teici, ka viņas pārauguši. Bet man jau patīk tāds viss labi izaudzis. Amerikā spināti. Tātad žurnāls ir Gourmet Magazine. No Amerikā, jā. Viņi uztaisīja aptauju visiem saviem lasītājiem, kas viņam mīļākais dārzeņš bija. Un spināts 56% mīļākais dārzeņš. Nu, nabadzīšiem nav jau viņiem tur ko ēst. Man jau daudz kas vairāk. Man 70 garšauga aug. Bet tas jau ir pozitīvi, Anniņ, ko es tev stāstu. Viņiem jāizsūta. Un es pateikšu vēl, Mārtiņ, es to visiem saku. Mūsu Latvijas zemīte ir kā dieva galds, uz kura viss izaug. Tik vajag iesēt un kopt. Spināti, kad viņi tev sāk parādīties? Spināti, es sēju neapkurināmās siltumnīcās, un tad ir viņi tagad. Spināti arī tādi, kas aug cauru, tev pat sniega laikā viņš ir.
Sniegi paslēpjās. Jā, viņi pie -3 arī aug. Jā. Es rudenī iesēju, bet karstu vasaru viņi necieš. Viņi izzied. Tu pat viņus ēdi? Ēdu. Kā tu viņus gatavo? Neko. Šņik uz dēlīša, uzmet uz olīveļu uz pannu, apgrieža lāpstiņu, uzlaiž olu. Ola iet ļoti labi. Jaunos kartupeļus, ja gadās vēl siers uzkas. Tagad tu runā manu dziesmu, valodu. Es taču no tevis esmu saklausījusies. Vai dienīgi katru sestdienas rītu. Anniņ, vai tu esi dzirdējis tādu cilvēku Popeye? Cilvēku Popeye? Jā, jūrnieks viņš bija. Popeye? Popeyes. Vai tad es visus vīriešus varu zināt Popeyes? Es zinu pakšķai. Nē. Augu. Nē. Jā. Popeyes. Nezinu es tādu Popeyes bija 30. gados ļoti populārs karikatūra. Un Popeyes ēd daudz spināts. Viņš palika ļoti spēcīgs. Un interesanti, kad Popeye sāka to spināts ēst, un tas bija depresijas laikos Amerikā, bērni ēda daudz spināts. Tad tik jāsēj man vairāk. Tev jāsēj vairāk. Jā. Nu, Anni, nežēloju. Es tagad tieši aplaupīšu tavu spinātu lauku. Valā, es eju. Ja? Cik labi, es atpūtīšos. Ja spināti ir tik versatīli, viņus var likt zupās. Šāds jau neliktu, tu var tos pāraugušos likt. Salātos, mērcēs, pie zivis, fantastiska zivīm. Ļoti labi ar olām sajiet kopā un dabīgi ar gaļu. Un rekur vēl man iemīļotākais garšaugs ir sīpoliņi. Viņi ir garšīgi un viņi ir dekoratīvi vien un tajā pašā laikā. Labs darbiņš padarīts. Paldies tev, Anniņ, bet tagad es dodos apakaļ uz savu virtuvi. Voilà, mūsu rabarberi ir notīrīti, bet mūsu zvaigznes šodien ir spināti. Un mēs zinām, ka spināti ir tik veselīgi. Un tagad viens labs fakts. Jūs visi domājat un sakat, velns, kā tam rītiņam ir tik daudz mati. Spināti ir tā atbilde. Jo mēs vairāk spinātus ēdam un dzeram, jo mums spēcīgākie mati ir. Un es parādīšu jums speciālu kokteili. Pirms es sākšu darbināt šo aparātu, es pats parādīšu produktu, kas ies klāt. Tagad, kāds radnieks ir spinātam? Spinātam ir radnieks ir biete. Liksim klāt ābolu, burkānus un vienu patīkam lietu, kas man dārzā aug. Un tas ir šis te skaistais lupstāja. Lupstāja, viņa aizsargā pret ļaunu aci. Viņa stāda mājas priekšā. Viņa atbaida nelaimes un viņa rosina veselību. Bet tie, kas viņu ēdīs, viņš arī ļoti labs priekš nogurdušām acīm, novērš gāzi veidošanu. Katram šis ir jābūt dārzā. Tātad gatavosim mūsu kokteili, spinātu kokteils. Tad dabīgi pirmā, ko mēs liekam, ir spinātus. Mēs redzēsim, ka te tecies ļoti daudz sulas. Slēdzam ārā, un tas aromāts, tas smarža ir fenomenāli spēcīga. Iedomājieties, ko viņš darīs mūsu ķermenēm. Tagad samaisam, lejam glāzē, un šitādu es iesaku katram izdzert vienu pa dienu. Bet es teicu, tas ir kokteils, un šādu salmu neviens nav būs redzējis. Mēs paņemsim lupstāju kātu un izmantosim viņu kādu salmu, un voilà! Es saku uz jūsu un manu veselību.
spinātu. Spinātu kā piedevu ar zivīm, ar gaļu, ar vistu, ar jēru. Fenomenāli. Es esmu agrāk rādījis vairākas veidus, kā spināts. Ļoti viegli apcepa, čiploku, eļļu un viss pietiek, sāls, pipers. Bet tagad būs krējuma spināti. Un tad pirmais, kas ir vajadzīgs, ir tuč oliveļļa. Un spināti ļoti ātri gatavojās. Viņas ilgi nevajag vārīt. Tātad, lai tā eļļa tuč uzkarsē, un mēs redzam, ka kaut cik mums būs te pilna panna, viņa ātri novītīs. Pašā sākumā pieliekam arī tuč sāli. Un re, kur viņi sāk jau mainīt savu krāsu, turkstēt. Un jo jaunie spināti ir, liekat ar visiem kātiem. Un jau sāk viņi krist. Un vēl 1 minūte viņa būs gatava. Un voilà, redz, kur viņi ir aizgājuši. Un tagad šo mēs tagad liksim, man te sirds un marls ir. Un šitā kā mēs Vincentā viņu gatavojam. Spinach à la crème. Un liekam te uz sieta. Un te man ir čiploku eļļa. Ieliekam, nekautrējieties, to čiploku un šalotus. Te man viens šalots ir. Un to mēs tā viegli pasautējam. Un kas ir jādara, ir ar to spinātu. Mēs gribam izspiest ārā visu to lieko ūdeni. Spinātus smalki sakapā un liek pannā sautēties, papildinot ar svaigi rīvētu muskatriekstu, pipariem un nedaudz sinepju. Kad spināti un sīpoli brīdi ir pasautējušies, iemaisa grieķu jogurtu, kam pievieno svaigi rīvētu citrona miziņu un kompte sieru. Iemaisam, kamēr siers ir izkus, un voilà, mūsu spināti tūlīt būs gatava. Un spināti ir fantastisks ēdiens. Mums veģetārieši bieži prasa. Un re, kur jau ir viens gatavs veģetārieša ēdiens. Jeb piedava. Mēs nogarnējām atkal ar citronu mizu. Un vēl ar kompte sieru. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks un galvenais veselīgāks par šo. Jo pēc neliela brīža turpināsim mūsu kulināro meistarklasi ar pikantām spinātu un pilngraudu miltu pankūkām, bet raidījumu noslēgsim ar aromātiskām brokastīm no Izraēlas. Tie būs spināti ar eļļā ceptiem puraviem, olām un kazas sieru. Spinātu parhas. Indiešu ēdiens un indieši mīl spinātus. Viņus ēd sezonā gandrīz katru dienu, jo viņi ir, kā es atkārto, ļoti veselīgi. Te man ir 200 gramu pilngraudu milti un 100 ūdens. Un tas ir tāds indiešu pankūkas, kas ir ļoti atšķirās no mūsējiem. Tagad mēs maisam, kamēr sanāka gluda bumba. Var lietot jau kviešu miltus, bet ir ieteicams pilngraudu miltu. Un tagad uzliekam uz dēļa un nobeidzam mīcīt uz dēļa. Un tagad viņš ir smuki gluds, un mēs sadalām viņu uz cik lielām pankūkām mēs gribam parhas, mēs gribam viņus uztaisīt. Sagri, es taisīšu te 4. Šo mēs noliekam pie malas, uzliksim mitru vielu pār, un lai viņš atpūšās pusstundu minimāli. Tagad līdzīgi iepriekšēji receptei, bet ar mazbišķīt mainu, oliveļu
un sviestu piku. Bet te mēs liksim klāt, te man ir kaltēta čili pipers, tāda labi teikarot. Liksim klāt karijas pulveri, tādu teikarotu. Šeit man ir ķimenes, mūsu latviešu ķimenes. Un, lai aromāts vēl spēcīgāks, patīkamāks, kumīna sēklas, romiešu ķimenes. Te arī var pielikt klāt koriandra sēklas un arī vēl es pielikšu klāt čiploku. Lai šis sāka burbuļot, atkal aromāts fenomenāls spēcīgs ir, patīkams spēcīgs. Visi kaimiņi domās, ko viņi tur gatavo blakām. Jāiet palorēt pa logu. Un tad mēs atkal liekam te kādu 300 gramu atkal spināti. Tuč, jūras sāli un svaigi malku melnos pipers. Un atkal vienā minūtē viņi sakritīs. Ir arī daudzās receptēs mēs lasam, kad jāliek spināts daudz ūdenī, jāblanšē. Nu, tad bija vecos laikos. Tagad, jo mazāk viņas apstrādā, jo labāk. Un voilà, redz, ka mums ir tagad viņš novītināts, liekam sietā, un lai viņš te tek sietā, kamēr viņš ir atzis. Voilà, mūsu spināti ir tagad atzisuši, un mēs atkal redzam, kur te ir iznākusi atkal daudz tās sula. Šo te mēs izspiežam, un kur no 300 gramiem mums palicis tāda maz čupiņa. Tagad spināti arī ir būtiski svarīgi, kur viņi audzēti. Atbalstam mūsu vietējo zemnieku. Ir jau smuki tās paciņas, kas lielveikalos ir, viņas jau visi spināti ir nomazgāti, jā, ne, bet mēs nezinām, kā viņi ir audzēt, kur viņi ir audzēt un ar ko viņi ir audzēt. Un jo ātrāk pēc salasīšanas viņi tiek izmantot, viņas patur savu vērtību. Tā, tas man ir gatavs, un tagad mēs sāksim rullēt. Tā hokejā mēs to runājam. Tātad liekam pannu sildīties, pannai jābūt patīkam karstai. Un te, kur man tā mīkla te ir smuki atpūtusies, es paņem to vienu, un mēs viņu izrulēsim apaļu. Un tad pašā vidū mēs ieliekam daļu no šiem spinātiem. Tagad pārlokam vienu gabalu, bišķīt ūdeni un atkal samitrinam un salokam. Mums ir tagad iznāca tāds kvadrats, pataisam viņu tādu apli. Viņš man te plīsis, bet tas nekas patīkam, ja bišķīt te kaut kas izlīš te cauri. Un tad viegli mēs to sarulējam. Tad vēl vienreiz ar miltiem, un tad liekam uz pannas bez eļas, un mēs tā maigi cepam. Un griežam otrādi. Wow! Es tiešām domāju, ka mēs esam tagad Indijā. Tagad atkal pāris minūtes, lai šī otrā puse pacepās. Un mēs redzam, mums jau paši pa sevīm gatavojās, formējās viens ļoti pozitīvs, labs ēdiens. Man jau 3 sacepts, pēdējais vēl te cepās, un uz beigām mēs paņemam čiplokēļu un tā viegli vēl vienreiz, bet tikai uz beigām apsmerjam oliveļu, otro pusi arī, un uz pašām beigām mēs tā nobeidzam. Lai spīd un laistās. Un kā mēs viņu pasniedzam, ļoti elementāri ar čiploku jogurtu. Bišķīt uzkaisam te čili piperu un kari. Un dāmas un kungi, es jums pasniedzu indiešu spinātu pankūkas.
Mēs beigsim ar brokastīm. Un brokastis Izraēlas stilā. Un šī recepte nāk no Izraēlas. Tagad ap to vidusjūru ir tāds slavena recepte spanaka pita. To es esmu jums rādījis. Sastāvdaļas galvenais ir spināti, ir čiploks, ola, ciedura rieksti un kazas siers. Es darīšu tādu variāciju ar šo recepti pēc priekš brokastīm. Tātad pirmais ir vajadzīgs ir sviestu, oliveļu, lai viņš lēnām tur kūst. Pa to laiku paņemam puravu, balto daļu un tāda ripās viņu sagriežam, lai viņš lēnām sautējās. Un arī mēs pieliksim klāt lokus. Un pieliekam klāt arī čiploks. Un te man samalcināt čiploki. Un to mēs pāris minūtes maigi pasautējam. Par to laiku paņemam vēl vienu bļodu, paņemam jogurtu, atkal čiploku, eļļu ar čiplokiem, un te mēs iegriezīsim piparmētu. Šo mēs samaisam. Voilà. Mēs tagad liekam klāt spinātus. Jūras sāli, svaigi melnos pipars un rīvētu muskatriekstu. Tad mēs iespiežam vēl klāt citronu sulu. Tagad ciedura riekstu vietā es te likšu klāt mandeli skaidiņas. Un te es tagad urkšu te kāds 4 mazas, jeb 3 bedres, un te mēs liksim iekšā olu. Un te ir lauku visas olu, un vēl mēs te sadrupināsim kazas sieru. Voilà, reku mums tagad ir olas, mums ir tagad sacietējuši, un tagad uzliekam šo te piparmētu jogurtu. Noliekam tagad pannu pagaidām pie malas, uzliekam citu pannu vietā, ieliekam sviestu, lai tas izkūst. Mēs pieliekam klāt kaltētu čili pipars un svaigu raudeni. Un šo sviestu mēs cepam ar raudeni un pipariem, kamēr sviests sāk burbuļot. Un viņš sāks karamelizēties. Voilà, sāk puktot. Un to mēs sakarot pārliesim pāri mūsu olām un spinātiem. Un voilà, dāmas un kungi, es jums pasniedzu brokastis Izraēlu galvē. Jauns Stolor konkurss. Ko Pirmā pasaules kara laikā franču karavīriem piejauca vīnam, lai tie atgūtos no ievainojumiem? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 15. jūnija pusnaktī. Un balvas izloze notiks 21. jūnija raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino